Vai gribi uzzināt, kāda būs tava vasara? Ar kādiem jautājumiem būs jāstrādā? Kas būs aktuāls šovasar? Tad izvēlies vienu no kārtīm, kura tev vairāk rezonē. Šī būs pirmā, otrā, trešā, ceturtā. Un iekšēji uzdot sev jautājumu, tad kāda būs mana vasara, ar kādām tēmām man būs jāstrādā šovasar? Ir? Nu, tad skatāmies. Tie, kas izvēlējās pirmo kārti, jums ir monētu karalis. Un tas mums ir tā no fiziskā viedokļa ņemot lauki, gotiņas, vīnogas, atpūta laukos. Un te mēs arī smuki sēžam, atpūšamies, kūciņa, vīniņš, sunītis, tātad nesteidzīga, mierīga vasara. Un otrā nozīme, tā kā tās ir monētas, tad tā ir naudas tēma. Būs aktuāli varbūt padomāt, kā tērējat naudu, kā varētu uzlabot budžetu, ko darīt, lai sasniegtu lielāku finansiālo labklājību. Tātad, naudas jautājumi. Bet tas tā, provizoriski nav sajūta, ka uzreiz jāiet kaut kur jāceļās un jāskrien kaut ko darīt, bet vienkārši pasapņot par nākotni, padomāt, pavizualizēt, ko varētu darīt, lai labāk pelnītu un lai darītu kādu varbūt svarīgāku, augsti apmaksātu, nozīmīgu darbu dzīvē. Otrās kārtas īpašnieki jums ir šāda te, saucās mērenība, un te mums ir pirmā tēma ir veselība. Kur mums meitene meditē, varbūt sāks nodarboties ar jogu vai kaut kādu citu praksi veselības ķermeņa formu uzlabošanai. Un te ir arī diētu tēma aktuāla, kur mums ir kūciņas un salātiņi otrā pusē. Un tas ir par to, ka jāpiedomā ir par veselīgu dzīvesveidu, bet tie, kas jau ir ļoti dziļi tajā visā iekšā, jums varbūt tieši ir ziņa par to, ka neesiet fanātiski. Ir vasara, laiks atpūsties un ir ok arī ēst kūciņas, saldējumus un iedzert aperolu. Nepārspīlējiet ar fanātiskām pieejām veselībai, veselīgam dzīvesveidam. Vajag arī atpūsties. Katrs tad priekš sevis nolasa, uz kuru pusi tad tā kārtas tieši priekš tevis pasaka. Jā, un pārnestā nozīmē varbūt kaut kāda iedziļināšanās iekšējos procesos, ka vasarā vairāk brīva laika un iešana vairāk garīgumā, varbūt kaut kādi retrīti, kursi būtu ieteicami. Trešā kārts, kuram norezonēja, jums ir zobenu karaliene. Šeit mums nav par jūru, vasaru, atpūtu un vīnu. Te ir par strādāšanu, par darba tēmām, būs aktuāli karjeras sfēra. Vai tikai domu līmenī, tādā idejiskā, būs sajūta, ka kaut kas ir jāmaina vai kaut kādi plāni tiks kalti, kā uzlabot savu karjeru, kā kāpt pa karjeras kāpnēm, kādus jaunus soļus vajadzētu ņemt, vai varbūt vispār virzienu mainīt. Ja, tādas domas. Tas ir par struktūru, par analīzi, mērķtiecību, asu prātu, ja, tāda konkrēta kārts, tā nav atpūtiņa un čiliņš. Ja, tātad šādas te enerģijas jums būs šovasar. Un ceturtā kārts, kuriem bija aktuāla, te mums ir mīlestības tēma. Ģimene, bērniņi, varbūt kaut kas saistīts ar attiecībām, kā uzlabot attiecības, varbūt kāzu tēma, bērnu tēma vai kopā pavadīšanas laiks ar ģimeni būs daudz. Vai arī šī sfēra tieši ir ieteikums uzlabot. Ja jūs esat izdomājuši, šovasar es viens gribu atpūsties, tad jums kārtas iesaka, ka ir jāpievēršas ģimenes vērtībām, attiecībām. Un tie, kas ir vientuļi, tad jums varbūt ir tieši iespēja satikt kādu cilvēku, ar ko pēc tam izveidot ģimeni un attiecības. Un starp citu arī
tie, kas izvēlējās pirmā kārtas karalis, tas arī var simbolizēt to, kā šovasar tās meitenes, kuras ir gatavas attiecībām, karalis varētu ienākt jūsu dzīvē. Un savukārt puiši, kuri ir atvērti attiecībām un izvēlējies trešo kārti, tad kāda karaliene varētu ienākt šovasar jūsu dzīvē. Nu tāds mums ātrais apskats, lai visiem forša, superīga vasara, lai arī ar kādu tēmu būs jāpastrādā.